gleznotāji, kuri glezno katru dienu. Viņa ir tāda universāla, unikāla personība mākslā. Ļoti pārliecināta par sevi. Un tad viņa ir teikusi, ka sieviete glezno kā slims vīrietis. Vistradicionālākās, kā es nezinu, 90% no padomju laika māksliniekiem. Rozentāla skola un tad akadēmija. Es tā kā sašaubījos pēc Rozentāla skolas, man likās, ka es gribēju tā kā braukt uz Maskavu un par režisoru, kinorežisoru mācīties. Bet es sapratu, ka man nepatīk ar cilvēkiem. Es gribu, lai es atbildu par visu pati. Faktiski es akadēmijā liku eksāminus mākslas vēsturē, man nebija neviena sveša uzvārda, teiksim, pasaules mākslā. Tā kā, mēs esam tāda ģimene, kas ļoti sadzīvo grāmatām, sākot no detektīviem un ar mākslas grāmatām beidzot. Aizejot pie Helēnas uz mājām pārsteidz ne tikai mākslas kolekcija, kura viņiem pieder, tas ir gan viņas un Ivara un Annas darbi, bet tas ir arī tas, kas viņiem pieder no daudziem citiem, gan no latviešu, gan arī ārzemju klasiķiem. Tas ir viens, otrs ir ārkārtīgi milzīgā grāmatu bagātība. Tātad šī te klasiskā informācijas iegūšanas forma, kas ir grāmata, tur ir neskaitām virzieni, mākslinieki, laikmeti, kas attiecas arī uz fotogrāfiju, uz kino. Tas ir ārkārtīgi plaši. To var salīdzināt, nezinu, gandrīz ar tādu mazu daļiņu no Nacionālās bibliotēkas, kur no katras kultūras sfēras ir paņemta kaut kāda tā aktuālākā, intensīvākā sadaļa. Kas tas ir pa gadu patīk. Tā. Droši jāņem kaut kādi 11. Tā, te nav rakstīts. Tā ir, man gribējās attēlot vasaru. Viņas galvenais objekts, ko viņa glezno, ir viņa pati. Un visi notikumi, kas saistās ar viņas dzīvi, kam viņa piemēro vai atrod dabā, savu emociju, kaut kādu tā kā simbolu. Viņa strādā kā tāds renesanses laika mākslinieks gandrīz vai visos mēdījos. Tas pat varbūt arī akvareļa tehnika. Jo šajā gadījumā šiem mēdījiem tā lielākā atšķirība jau ir, vai viņš ir multiplicējams, pavairojams, līdz ar to sniedzot vairāk šiem te potenciāliem mākslas darbu gribētājiem iegūt kaut ko, kā tas ir grafikā, litogrāfijā. Vai arī eļļas darbos, kas, protams, ir kā unikāli mākslas darbi. Izgriež aplikāciju, teiksim, suņa galva man bija vienai gleznai. Un te man bija aizraušanās ar tām atraitnītēm. Tā, gribās visu tad uzskicēt, kaut kādas vāzītes, tas ir no laukos, ja tur nodarbojot. Mana dobe, man ir daudz skits. Tad man bija tāds salūta motīvs, tad es tomēr izmantoju internetu. Tā kā to grūtāk noteikt. Vai, piemēram, lai nebojā darbu, tu izgriez aplikāciju un pieliec klāt. Tā. Ir bijušas tematiskas izstādes, kur viņa it kā seko vecmeistariem, bet atkal atgriežās, un tāpēc pēdējā laikā viņai bijusi izstāde par savu dzīvokli, kas ir leģendārs dzīvoklis, ja, un viss vēsturiskos notikumus viņi pārvērš to glezniecībā. Ja salīdzina kā Ivars Henriksons, viņš
briest, paliek dusmīgs, un tā es saprotu, ka tūlīt viņš gleznos, viņa viss ir izdomāts. Viņš var kaut kā 3-metrīgu darbu uzgleznot, teiksim, 3 piegājienos. Man patīk ilgi, tā kā mocīties, tur gudrot, kā, arī tehniski, tā kā tādu vecmeisteru tehnikas izmantot. Teiksim, tas tā kā mēs ejam peldēties. Ivars uzreiz skrien ūdeni, un es, lai cik nebūtu augsts ūdens, es lēni eju, kamēr man ir līdz kaklam ūdens jūrā. Tāda varētu būt, tāda šķirība, kā kurš strādā arī. Helēnu raksturot personīgi nevar to darīt atraujot no viņas daļradas, jo patiesībā Helēna, viņa ir viens vesels ar savu mākslu. Respektīvi, viņas mākslā mēs varam caurskatīt viņas dzīvi, viņas kaislību, viņas noskaņojumu, to, kas viņai attiecīgajā brīdī ir ļoti aktuāls, bet viņa to visu ārkārtīgi analizē, jo katrs darbs viņš ir ļoti ilgs un smags process. Līdz ar to šī procesa rezultātā mēs redzam koncentrētu informāciju, kas parādās visdažādākajos tēlos, kas varbūt zināmā mērā saistīti vairāk vai mazāk atpazīstamiem simboliem, krāsu simboliku, formu reducēšanu līdz dekorativitātei. Krāsā ir ārkārtīgi spēcīga nozīme, bet salīdzinot to ar pašas Helēnas personību, ar viņas daudzšķautņainību, ar viņas ārkārtīgi sievišķīgo intuīciju, emocionalitāti un nebaidos arī teikt seksualitāti, kur kaut kādā mērā sublimējās un pārvēršās mākslas darbā, tas ir kā viens vesels, tas ir kā viens kopums. Tā kā es neierobežoju sev, gribās lielu, pilnīgi, ļoti gribās lielu, un tā es arī gleznoju lielu. Mazus darbus man, piemēram, ir daudz grūtāk. Tas ir, kādreiz bija tāds miniatūra izstāde, tas ir ļoti mokošs process. Es domāju, ka viss bāzējās manās izjūtās. Vai tu esi laimīgs, vai tu esi nelaimīgs, tad tu to visu attēlo. Vai tās krāsas ir priecīgas vai atkal dramatiskākas, un tas ir māksliniekam, gleznotājiem, tā ir liela tāda privilēģija. Ka tu visu, kas ar tevi notiek, arī varbūt sliktais, ka tu pārvērt mākslas tēlos. Tā ir bagātība liela. Patiesībā par Helēnu runājot, viņa ir ārkārtīgi garīgi bagāta. Viņa ir ārkārtīgi bagāta. Un viņa to savu šarmu un to savu bagātību viņa saglabā nepārtrauktā secībā līdz mūsu dienām. Helēna visu mūžu mīl, un viņa arī glezno mīlestību, un viņa glezno sievieti kā mīlestību, un arī roze tāpēc ir sarkana, jo tā ir mīlestība un kaislība. Un tur, kur iestājās vēsās attiecības, tur viņa izmanto vēso krāsu paleti. Patiesībā katru viņas bildi var nolasīt tā kā krāsu simboliem. Viss ir simbolos. Krāsas simbolos vai laukumi, kompozīcija kā simbols, arī personāži, protams. Viņi jau 70. gados varēja gleznot tā, kā tajā laikā teica, paņemt brūno krāsu paleti, strādāt ar brūnajiem, pelēkajiem, zaļajiem, bet viņi ņem un glezno kaut kādas trakas krāsas, ko viņai pārmet, ka tas vispār neierakstās nekādā klasiskajā glezniecībā, kas ir pierasts Latvijai. Mans papus ir no Kubaņas kazakiem. Varbūt tas ir tāpēc, jo jau skolā man bija problēmas ar to. Kā, teiksim, tas neskaitījās tāda latviskā paleti, jo es bez sarkanā ļoti grūti man būtu dzīvot, bez sarkanās krāsas. Helēnas glezniecībā, manuprāt, galvenais tēls, ja tas attiecās uz figūru, uz cilvēku, uz personību, tad tā ir viņa pati un viņas mīlestība.
Varbūt šis jēdziens mīlestība ir pietiekami nodrillēts sarunu valodā, bet viņai tas ir ļoti svarīgi, jo mīlestība šajā gadījumā tas ir kaisle, tas ir reizē arī dziļas, piesātinātas jūtas, emocionalitāte, tas ir viņas iekšējais pārdzīvojums noteiktās situācijās. Helēna ir Helēna pati. Un viņa vienmēr ir viens solis priekšā, arī pati sev, jo viņas dzinulis ir viņas emocionālā pasaule, un to, ko viņa glezno, viņa vēl nezina, ka viņa to uzgleznos. Ilze Žeiva Tikso galerijā, viņa agrāk rīkoja tāds, ja jūs gribat, es varu izpakot, tādas tematiskas izstādes, piemēram, karnevāls, kas ir vienmēr kādam veltīts, ja šis bija Gojam. Un tie ir tādi goju stēli, tie āži, un, protams, te nāve, un te manas rozes, tā kā. Daba ir tā, kas rada noteikts simbols. Viņas gadījumā tas ir rozes, tas ir novītušas rozes, tas ir transformēts pēc viņas redzējuma vizuāli estetizētas puķes, kas var mainīt savu krāsu, kas var kļūt absolūti attālināts no realitātes, bet tās ir viņas tiesības ar māksliniecisku individualitāti mainīt šo redzamo pasauli, padarīt viņu tādu, lai viņi būtu skatītājiem pavērtos mākslinieces acīm, nevis vienkārši tikt nokopēta. Es metos uz vecām un sakautušām puķēm un atklāju, ka tur arī tādas veselas pasaules, tā kā man ir, nezinu, 10-gadīgas tādas puķas mājās, kas kaut kā es vēl negribu mest ārā, es domāju, es varu atgriezties pie tās tēmas. Viņa ir kā pati roze, un tad gada gaitā šī roze pārtop dažādākos veidos. Darbnīcā viņai ir daudz sakautušas rozes, kas ir viņas modeļi. Un emocionāli mainoties, viņai parādās ne tikai rozes, bet arī vecas gladiolas un īrisi, un atkal tad ir rozes šīs sakautušās, ko viņa spēja pārvērst gan baltās ziedošās, gan hipertrofizēti garās, nokautušās, jau mirstošās rozē. Kaut kas tur ir tāda aizgājība, ja, kaut kas tādās. Man bija tāda visāda sarkangalvīta un tāds skelets vai tāda deja, kur tā kā tāda nāves deja, kur ar izskaptīm skeleti lido pa gaisu. Jā, man patīk tāda. Nu, uz robežas ar ironiju, ja? Tas nav tā kā, es būtu tik naiva, bet tā man liekas, ka, ja pašam vienīgais kritērijs ir, ja pašam patīk un ir interesanti. Nekāds skatītājs, tas, diemžēl, ja viņš parādās, tad ir ļoti labi un ir interesanti, bet, tu faktiski esi viens pret vienu savu darbu un tikai tu esi atbildīgs. Kāds viņš būs, un arī tu nedomā ne pa vienu citu cilvēku. Vispār tas sākās tie galvaskausi faktiski, es gleznoju Kolkas baznīcai altāru gleznu. Tas ir 93. gadā, pagājušā gadsimtā. Un bija tā, ka mēs taisnī vasarā braucām uz Itāliju un tad skatījāmies un es baznīcās, un vispār galvaskaus ir mūžīgās dzīvības simbols. Un viņš parasti ir, kur ir krustā sistais, un pilns baznīca ir ar tie sakrustot kaulu un galvaskaus. Un tā man tā tuva tēma. Tas, kas Helēna kaut kādā mērā man tīri tādās salīdzināšanas metodoloģijā šķiet ļoti līdzīga un tuva ar meksikāņu mākslu. Tieši viens no tādiem specifiskākajiem, man liekas, arī tiem piemēriem, ar ko viņi saskārās un kas viņu ārkārtīgi intensīvi uzrunāja, tā ir Frīdas Kālo māksla.
Jo viņi bija Meksikā, viņi ceļoja, viņi skatījās visas tās lietas, viņi apmeklēja viņas muzeju, un tas, ko viņi atved, tos artefaktus, kas saistās tieši ar šo meksikāņu kultūru, tas ir ļoti interesanti un svarīgi. Viss šis mirušo kults, tās mirušo maskas un skeleti, tas, kas vēl saistās ar kaut kādu pirms kristietības laikmeta inku kultūrām un indiāņiem, tas viss ir mājās. Jūs aiziet, jūs to visu redzat. Paralēli modernās mākslas grāmatam jūs redzat artefaktus, kur saistās ar pilnīgi citām eksotiskām kultūrām, kuras viennozīmīgi dod māksliniekam atkal inspirāciju, atrast jaunus simbolus, lai varētu šo savu to iekšējo kaut kādu redzējumu atspoguļot glezniecībā. Helēna ir gleznotāja, kur glezno katru dienu. Viņa nav gleznotāja, kas gatavo izstādi, pēc tam kādu laiku neglezno. Cilvēks katru dienu kaut ko pieraksta, viņa glezno. Un rodās, protams, kad sakrājās vairāk šīs emocijas pēc ceļojumiem. Protams, tie ir kādas skaistas, liels redzētas izstādes, vai tie ir autori, kam viņi vienmēr ir sekojis līdzi. Bet viņi nekad no viņiem, viņi tā kā iedvesmojās, bet paņem no sevis. Viņa redz, kāds ir Goja, kādi ir eņģeļi, ko viņš ir gleznojis, un viņa pārvērš, viņa atrod to sevī. Un tomēr viņas glezniecība, lai arī viņa saka, ka viņa ir iedvesmojusies no tā vai no tā, un, protams, Goja ir viens no viņas arī mīļiem autoriem, bet viņa uzglezno sevi pašu. Helēna ir kā permanenta vērtība laikmatīgajā mākslā. Viņa sāk jau sen, un es skatos uz viņas darbiem, kas ir, piemēram, viens no darbiem saucās Agars rīts pilsētā, ja nemaldos, kur pavasaris ir atveidots lecoša saule, Ļeņina piemineklis Brīvības ielas, bet ielas stūrī un skrien suņi viens otram pakaļ. Es sajūtu to, kad es nāku 4 no rīta no kaut kāda mākslinieka burziņa un ejam mājās, un mums visiem ir jautri, un gribētos vēl šampāniet. Es to sajūtu, un tas ir 90. gads, un tagad ir 2015. gads, un šī māksla ir tikpat uzrunājoša, viņa ir tikpat novatoriska, tikpat jauna, viņai ienāk jaunas tēmas, jauni ceļojumi iespaidi vai jaunas kādas citas inspirācijas no apkārtējās pasaules, bet viņi ir nemitīgi moderni. Es brīnos pat pareizē, kā viņi var saglabāt šo savu aktivitāti un intensivitāti, kas ir pats galvenais. Jo Helēna nezaudē ne savu sievišķību, ne šarmu, un tas viss parādās viņas glezniecībā, viņas mākslā. Ja mēs saliktu visas viņas bildes vienā līmenī, mēs redzētu, cik viņa ir dažāda un kā viņa ir sākusi. Ar trauslām, neveiklām kustībām, ar antiņu, kas nes zīvi, ar jaunu meiteni, kas atstutējas kājas pret sienu gultā un domā savas domas. Un kā gada laikā tas attīstās un kā viņi nonāk pie arī reliģiskiem pārdzīvojumiem. Šajā gadījumā ne tikai glezniecība, bet kā tādu spilgtāko piemēru, kur noteikti var redzēt Helēnas simbolu un tēlu pasauli, gan vizualizētos tādos figurālos atveidos, gan tas ir arī krāsu tēlos, gan zīmēs. Tas noteikti ir spēlēju, dancoju, multiplikācijas filmu. Un es esmu arī animāciju nodarbojusies Rozes Stiebras vadībā, viņa izcila režisora. Raiņa to spēlēja dansu, mēs 4 gadus strādājam pie vienas filmiņas. Var teikt, tas tāds mūža darbs, ko viņa ir uzrakstījis par mūsu tautu ar saviem zīmējumiem, jo šī filma nav tapusi datorgrafikā vai ar datoru palīdzību, bet tas viss ir zīmēts ar roku. Tie ir vairāki simti, varat iedomāties, cik daudz tur ir zīmējumu. Un, protams, ka katram personāžam viņa bija atradusi no mūsdienu dzīves vai no populārās kultūras, pēc kā viņa varētu izskatīties. Varbūt viņa ir teikusi to savā intervijā, ka Klūnijs, protams, viņai ir noteikti iemūžināts šajā filmā. Kā tāds, tā kā viņa noteikti atrod portretiem tie cilvēki, kas ir apkārt vai ir televīzijā vai popkultūrā.
Viņi dzīvo šeit Latvijā, viņi glezno Saunagā iegūtās emocijas no šīs dabas. Tāda forma, tāda moderna forma, kā viņa stāsta par sevi un saviem tuviniekiem. Man vecāki nomira tikai pirms dažiem gadiem, viens pēc otra, un mēs visi šeit dzīvojam. Zērciņš ir mans papus. Tā darba tikai interesē ģimeni. Protams, arī Saunaks, viņa vasaras māja, kas atrodas aiz Kolkas pie jūras, arī tas ir unikāls faktors, kurš dod zināmā mērā iedvesmu. Tas ir jūras tuvums, tā ir pludmale, kurā patiesībā kilometriem jūs neredzat absolūti nevienu cilvēku. Tur ir pilnīgi tukšs. Saunaks ir unikāla vieta tādā Latvijas ģeogrāfiskā vieta aspektā, jo Saunagā, kur atrodas viņa māja, fantastiski skaista veca māja ar vecu pirti, ar šķūni. Katrai arī kaimiņos esošai mājai tiek dots kāda no viskiju šķirnēm nosaukums. Respektīvi, Ivara un Helēnas māja ir Bušmiļa, kas ir īru, tātad viens no tādiem pazīstamākajiem viskiem. Tad blakus atrodas režisora Jāņa Kalēja māja, kuram ir nosaukums Taliskera, tātad tāds skotu single malt viskijs. Pārceļam atrodas Annai Henriksonai, Bolmore, kas arī ir viena no lielākajām tādām viskiju darītavas salām Skotijā, Isle of Islay. Tā kā ārkārtīgi interesanti. Un tas viss ir saistīts ar to, ka kādreiz tur notiek, patiesībā katru gadu notiek viskiju klubu pasākumi, kur biedrs ir Ivars Henriksons, tātad viens no tādiem mūsdienu ekspresionismu gleznotājiem. Un tad, protams, tas viss notikums ap to arī tur tā kā vērpjās. Un tad katru gadu, augusta 1. sestdienā, kad notiek Mazerbē šie lībiešu svētki, tad arī notiek viskiju klubu pasākums. Jā, man patīk, man un meitai mums patīk rīkot lielas tādas balles. Man visvairāk cilvēki šeit bija no dzīvokļa un darbnīcā pēc muzeja atklāšanas. Man bija, Ivars saskaitīja, 129 viesi. Laikmetīga māksla ir tā, kura notiek šodien un kura ir aktuāla, kur ir kaut kādā mērā varbūt tās brīžiem šķiet pārlieku provokatīva, bet viņai tāda ir jābūt, viņai ir jārunā, viņai ir jāatrod šis kopsaucējs, šī te saruna jāveicina starp skatītāju un mākslinieku, jo patiesībā māksla nekad nav neitrāla. Helēna, kas glezno savās formās, attālinoties no realitātes, pievēršoties simboliem, krāsai, arī viņa ir laikmetīga. Viņa visu mūžu gleznojas tikai sevi, un tāpēc runājot, kas ir laikmetīgs, tas ir tāds cilvēka portretējums, bet viņa šajā gadījumā portretē sevi, savu ģimeni, savus notikumus, bet ne ar portretisku līdzību, kā mēs varam to iedomāties, bet ar tādu tā kā attālinātu skatu, vienlaicīgi arī ļoti, ļoti pietuvinātu skatu. Un varbūt tāpēc cilvēkiem patīk Helēnas Henriksons bildes, jo, ja mēs nostājamies pretī viņas bildēm, tad liekas, ka tas ir jau mūsu portretējums, mūsu pārdzīvojums, mūsu emocijas. Tā kā viņa varētu iedarēties jebkurā laikmetā, tā es gribētu teikt. Visu var pārvērst glezniecībā. Visu. Visas izjūtas. Un tas, kurš glezno, tas nevar būt pilnīgi nelaimīgs.